Eiropas Savienībā atkritumu apsaimniekošanas jomu regulē direktīva 2008/98 EK. Tajā ir arī noteikts, ka atkritumu apsaimniekošana ir jāveic neapdraudot ūdeni, gaisu, augsni, augus vai dzīvniekus, neradot neērtības trokšņa vai smaku veidā, vai neradot negatīvu ietekmi uz lauku vidi un īpaši aizsargājamām teritorijām. Vēja ģeneratoru spārni sastāv no dažādām videi un veselībai kaitīgām vielām – stikla šķiedras, epoksīdu sveķiem, polivinilchlorīda, gelkrāsas, kā arī var saturēt bīstamus organiskos šķīdinātājus vai fluorpolimērus. Nolietoto spārnu pārstrādes iespējas nav praktiski nekādas, un kā rāda Dānijas piemērs, tos vienkārši aprok zem sadzīves atkritumiem, piesārņojot vidi. Tajā pašā laikā ir uzlikti augsti mērķi, lai samazinātu nešķiroto atkritumu nonākšanu poligonos. Šī kompānija ražo zaļo enerģiju ar vēja turbīnām, taču zaļā vēja enerģija rada arī kaitējumu videi. Vairākās valstīs, tostarp Dānijā, nolietotās turbīnu lāpstiņas tiek apraktas, jo nav atrasts risinājums, kā tās pārstrādāt. Un tagad vides ministrs vēlas, lai tas tiktu izvērtēts. Tas aizņem daudz vietas un iekšā ir pilnīgi tukšs. Kenets Prēns staigā pa spārnu kapsētu Lolandes salā. Tie ir tepat zem mums šādi aprakti. Slīpas sasvērtas turbīnu lāpstiņas ir daļai apglabātas zem citiem poligonu atkritumiem. Īsā laikā mēs tikām saņēmuši apmēram 250 tonnas. Tad mēs domājam, oho, un kas notiks nākamajā mēnesī? Visas šīs atliekas guļ šeit. Tas izskatās iespaidīgi, un tas patiešām ir viss, no kā mēs kā sabiedrība esam atbrīvojušies. Tāpēc mēs to visu vienkārši izmetam izgāstvē, pārklājam un vairs par to nedomājam. Lai gan Dānijā ir bijuši mēģinājumi pārstrādāt spārnus, daudzos gadījumos tie beidzas ar to aprakšanu. Un spārnu atkritumu daudzums turpmākajos gados krasi pieaugs. Līdz šim, līdz pat 2019. gadam, nav bijis tik daudz atkritumu. Bet jau 2020. gadā, uz to es norādīju, tie sāk parādīties. Like Margota Rikārta ir pētniece Dienvidu Dānijas universitātē. Viņa ir aprēķinājusi, cik daudz tonu spārnu atkritumu radīsies Dānijā tikai no jau esošajām turbīnām. Mēs sagaidīsim lielu daudzumu kompozītu materiālu atkritumu, kuriem mums nav pārstrādes iespēju. Mums nav arī iespējas tos sadedzināt, tāpēc tie nonāk izgāstuvēs. Vēja turbīnas stikla šķiedras atkritumi regulāri tiek apglabāti Rena Nord poligonā netālu no Aalborgas. 200, 300, varbūt 400 tonnas gadā. Tas vēl ir mazākais rādītājs. ASV, kas ir viens no lielākiem Dānijas vēja turbīnu nozares eksporta tirgiem, katru gadu sasmalcina līdz pat 8000 turbīnu lāpstiņu. Lielākā daļa tiek apraktas, piemēram, šeit Kaspers pilsētā, Vajomingas štatā. Tas tiek nedaudz piespiesis, un tad virsū nokļūst citi poligonu atkritumu. Spārnu aprakšanas praksa tiek praktizēta arī Dānijā, savukārt Vācijā tā ir aizliegta. Tas ir likumīgi apglabāt poligonos, un tas ir arī lēti. Tādējādi mēs patiesībā neveicinām attīstību. Varētu piešķirt nedaudz vairāk līdzekļu tam, ko mēs saucam par drošības spilvenu. Tas ir tikai neliels daudzums, ko mēs redzam. Vēja turbīnu ražošanas nozare Dānijā, kas ir pasaules līderi šajā jomā, atzīst šo problēmu. Mēs pilnībā atzīstam, ka tā ir problēma. Un tāpēc šodien viena no iespējām ir atkritumu apglabāšana poligonos. Un tā ir likumīga iespēja. Pašreizējo turbīnu lāpstiņas bieži vien nonāk poligonos, bet šobrīd lielākie lāpstiņu ražotāji cīnās, lai pirmie tirgū laistu lāpstiņas, kuras nākotnē varēs pārstrādāt. Nozares un līdz ar to arī mūsu atbildība ir nodrošināt, lai vēja turbīnas būtu 100% pārstrādājams. Taču viņi neuzskata, ka viņa pienākums ir pārstrādāt lāpstiņas no tūkstošiem jau uzstādīto turbīnu. Mēs kā nozare nevaram būt tie, kas gal galā kļūst par atkrituma nozari. Tam ir jābūt atkrituma vai otrreizējās pārstrādes sektorā. Ir jāatrod šie risinājumi. Vācijā stikla šķiedras atkrituma apglabāšana poligonos nav atļauta, un tas ir veicinājis jaunu pārstrādes nozari. Bet Dānijā vides ministrs nav gatavs aizliegt stikla šķiedras apglabāšanu poligonos. Es domāju, ka redzot šos kadrus, daudz cilvēku teiks, ka atkrituma apglabāšanai poligonos ir jābūt. Un tā ir jābūt kā pēdējam risinājumam. Un tāpēc mums ir jāveicina arī pētnieciskā darbība, lai noskaidrotu, ko konkrēti varētu darīt, bet arī attiecībās problēma apzināšana, kā tās izpaužas. Un tā ir viena no iniciatīvām, kas iekļaut atkritumu apsaimniekošanas plānā, kurš drīzumā tiks publicēts. Un mums ir vajadzīgs attiecīgs plāns šajā jomā. Piesako mums sociālajos tīklos un pievienojas biedrībai Drosme darīt. Aizsargāsim Latvijas dabu un sabiedrību kopā!